Attēlā redzama ēka bēdīgā stāvoklī, bez jumta, jumts nograuts, ar aizmūrētām logu ailēm, citiem vārdiem sakot, ēku karkas. Atrodas blakus pareizticīgo katedrālei Karostā. Paredzēta nograušanai, pagaidām vēl stāv. Ēku tādā nožēlojamā stāvoklī Karostā ir daudz. Iepazīstamies tuvāk, lai saprastu, kā Liepājā pazūd daudz vēsturisku 100-200 gadu vecu celtņu. Portālā ir Liepāja LV. Pagājušā gada novembrī bija informācija lasām, ka paredzēts nojaukt ēku Imantas ielā 1. Liela daļa no vēsturiskās Abūs Karostā jau ir nograuta pēdējo gadu laikā. Zemgales ielas rajonā vien pēc aculiecinieku teiktā nograuts 6 ēkas, galvenokārt Šķērsielās. Drupas un bijušo ēku pamati 14. gada nogalē novākt, lai apkārtni izskatītos sakopta. Paspējām to uzfilmēt, kamēr tie tur vēl bija. Ēku pamatlīgas un Burtnieku ielās. Plēstu ķieģeļu kaudze Beverīnas ielā, arī mazās manēžas pamati. Kārta pienākusi ēkai Imantas ielā 1. To paredzēts nojaukt par 32,7 tūkstošiem eiro. Ēku 2008. gadā Liepājas pašvaldība bija nodevusi aizsardzības ministrijā ar vēl 2 padomju gados celtām ēkām Studentu Rotas ielā, kas jau noārdītas. Šīs ēkas neatradās aizsargājumās Abūs teritorijā. Ēka bija pašvaldības pārvaldījumā. 15 gadus tika novesta līdz sabrukšanas stāvoklī un tad nodota aizsardzības ministrijai. Ēka tiešām ir katastrofālā stāvoklī, bet kas to tik tālu noveda? Padomu laikā ēkai jumts bija un tajā dzīvoja cilvēki, tāpat kā blakus esošās ēkās. Kāpēc tad kavējamies pie ēkas Imantas ielā 1? Liepājā daudz senu un vēsturisku ēku ir jau nojaukts un vairākas gaida savu rindu. Tāpēc, ka ēka Imantas ielā 1 atrodas Karostas aizsargājumās Abūs kvartālā. Jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā 101. lapspuse ir sadaļa Karostas aizsargājumās Abūs kvartāls. Šo kvartālu izdalīja arhitekts Jānis Lejnieks, Rīga kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija. Viņš Karostā iezīmēja teritoriju, kuras ēkas, metāla kaluma žogi, ēku parametri un plānojums būtu jāsaglabā. Aizsardzības ministrija iespējams par to neko nezina. Tai šo Karostas ēku nodeva 2008. gadā. Ēkas nodošanas brīdī tāda kvartāla nebija. Un kas tad tagad iznāk? Pašvaldība un būvvalde ļoti labi zina situāciju. 2012. gadā izveidoja aizsargājumās Abūs kvartālu, ieslēdz to pilsētas teritorijas plānojumā, tātad zināja, kādā stāvoklī ir šī ēka. Un 14. gada rudenī nolēma to nojaukt ar aizsardzības ministrijas rokām, bez trokšņu un publicitātes. Vai nojaukšana saskaņot ar visām institūcijām, kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija, dambi, nav zināms. Pēc būvvaldē teiktā nojaukšana esot saskaņot. Viena speciālisti iekļauja ēku aizsargājumās Abūs teritorijā, citi tās pašas iestādes speciālisti dod atļauju noārdīšanai dažu gadu laikā. Un tas viss sabiedrībai tiek pasniegts kā Karostas teritorijas sakārtošana, sakopšana. Nākotne rādīs, vai ēka saglabāsies tikai uz papīra pilsētas teritorijas plānojumu. 101. lapas pusē esam aizrakstījuši aizsardzības ministrijai lūgumu ēku nenojaukt un iekonservēt. Savulaik grupas 93 projektētā teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā Karostas aizsardzības biedrība
izteica priekšlikumu iekļaut aizsargājamās apgūves teritorijā arī Zemgales ielu ar ēkām. Priekšlikumu solīja izskatīt, jau iepriekš zinot, ka tas tiks noraidīts. Zemgales iela atrodas Karostas industriālā parka zonā. Šogad maijā pirmo reizi pašvaldības praksē domē pieņemt lēmumu par vēsturisko ēku un pieminekļu saglabāšanu, līdzfinansējumu piešķiršanu šim nolūkam – 50 000 eiro. Varbūt šis ir īstais brīdis lūgt Liepājas pašvaldību daļu no šī finansējuma piešķirt Imantas ielas vienas nama saglabāšanai. Kopā ar aizsardzības ministrijas izdalīto summu 32 000 eiro nojaukšanai. Aplūkosim tuvāk aizsargājamās apgūves kvartālu, kā iezīmēs teritorijas plānojumā. To ieskauja Atmodas bulvārs, Katedrāles iela, Cēsu roces iela, Studentu roces iela, Imantas iela, ietverot abu pušu apbūvi, Neatkarības roces iela, Pulkveža Brieža iela, Virsaiša iela, Imantas iela, Turaidas iela līdz Atmodas bulvārim. Jāuzsver izcili ielu nosaukumi. Ejot, vedot pa tām gids paralēli stāstījumam pa Karostu, tās ēkām varētu norādīt, ka ielu nosaukuma saistīta Latvijas tapšanas vēsturi, strēlnieku kaujām, pulkvedi Friedrihu Briedi un brīvības cīņām, rotu nosaukumiem, to tapšanu un sastāvu. Par dažām ēkām varētu stāstīt plašāk. Par ēku Atmodas bulvārī 6, Atmodas un Katedrāles ielu stūrī, kas bija pazīstama kā laicīgās mākslas galerija, kā māksla jeb kā divi. Ēka saistīta ar Kristīnas Briedas un Zviedra Karla Bjoršmarka vārdiem un viņa darbošanos laiku Karostā. Viņus atceras gan Karostas iemītnieki un bērni, gan liepainieki. Kristīna un Karls arī māju uzturēja un saglabāja. Gribēja privatizēt, bet doma neļāva. Tā tika iznīcināts 2 aktīvu cilvēku ieguldītais darbs un darbošanās Karostā. Kristīna pamet Karostu un Latviju, aizbrauc uz Indiju, aprecējās. Tagad doma nama atdevusi pareizticīgo katedrālē. Ēku minētajās ielās ir palicis pavisam maz. Uz atsevišķām ielām pa 1-2 ēkām. Dažas no tām apdzīvotas, dažas tukšas. Neatkarības rotas ielā vai kādā citā Brieža ielā. Tātad joprojām apdraudētas. Jauna infrastruktūra šim rajonam netiek veidot, lai padarītu to dzīvošanai piemērotāku. Turpretī industriālā parka teritorijā Zemgales ielā un Šķērsielās, kur dzīvo un strādā pāris cilvēki vai nedzīvo neviens, tiek vilkta jauna kanalizācija un elektrības vadi, paplašināts ielas, veidot gājēju un veloceli. Karosta, kā savdabīgs cara laika kara pilsētiņas ansambls, bija unikāls ne tikai Latvijā. Karosta celta Krievijas impērijas gados pirms Latvijas valsts veidošanās. Tā tika saglabāta Latvijas neatkarības gados, daļēji arī padomju un vācu okupācijas laikā. Karosta kā vienots būvniecības ansambls ir nopostīta un to paklusām turpina ārdīt joprojām. To iznīcina tagad Latvijas 2. neatkarības laikā. Karostas ēkas nav iekļauts nevienā aizsargājuma objekta sarakstā, un tās var turpināt graut, noārdīt sarkano ķieģeļu dēļ un dažu amatpersonu ambiciozo ideju vārdā. Kāpēc?